11. februārī Priekulas pilsētai apritēja 96 gadi. Par godu dzimšanas dienai Turisma informācijas centrs izveidojis orientēšanās spēli Šurpu turpu Priekulē par dažādām ar Priekulas vēsturi saistītām vietām, kas raksturo gan pašu pilsētu, gan priekulniekus. Kopumā ir 16 punkti. Starts un finišs atrodas vienā vietā, un tālākie punkti, tad izturīgākie gājēji var ar kājām aiziet tā droši, bet ar mazajām kājām, kas iet bērniem, tiem varētu būt grūtāk, bet no dalībniekiem jau ir bijušas ģimenes, un viņi ir gājuši, un tas acīm redzot, parāda to, ka cilvēki ir regulāri iet kopā kaut kur lielāks gabals, ka tie mazie tomēr arī var izturēt un aiziet. Orientēšanās nav kā maršruts, kā no punkta A uz B un tā tālāk. Jebkurš var brīvā formā izvēloties, uz kuru punktu vēlas iet. Var sākt, galvenais ir starta punkts ir šeit pie Priekulas turisma centra, un finišs arī ir šeit. Tur arī tās kartes var dabūt? Jā, pie mums arī var dabūt kartes. Karte ir arī Dienvidkurzemes turisma mājaslapā pieejama ikvienam, var leju pielādēt, izdrukāt, var arī digitālā formātā izmantot. Un tad var brīvā formātā arī šos punktus apmeklēt, un galvenais nosacījums ir lasīt leģendu. Piemēram, mēs šobrīd atrodamies punktā 31, un leģenda ir aiz spārnotā kalēja. Tad mēs skatāmies apkārt, meklējam, kur mums šeit ir spārnotais kalējs. Šeit spārnotais kalējs mums atrodas šeit. Un leģenda saka aiz spārnotā kalēja, un tad mums ir jāiet otrajā pusē, un tur mēs varbūt ieraudzīsim paslēpto mūsu QR jeb kvadrātu kodiņu, kuru tad atkal ar aplikācijas palīdzību skenē, un tad vai parādās informācija, vai attēls, vai atkal tiek uzdots jautājums, uz kuru ir jāatbild. Tagad parādās jautājums, atbildi uz jautājumu. Piemēram? Kā vēl šobaldien dēvēt drosmīgo kalēju, kurš veica lidojumu ar paštaisītiem spārniem no Priekulas baznīcas jumta? Kādi varianti? Atbilžu varianti šeit pat ir Ivars, Intars vai Ikars. Priekulei veltīta orientēšanās spēle ar iespējām iegūt dāvanas šobrīd ir noslēgusies. Tajā piedalījies vairāk nekā 20 dalībnieku. Priekulas dzimšanas dienas pasākumā tiek sveikti visi tie, kuri savākuši vislielāko punktu skaitu. Manuprāt, viss bija ļoti vienkārši. Man nelikās, ka ļoti vienkārši. Man vienīgi tā kļava, diškļava. Tā tur man daži jautājumi bija āķīgi tādi, bet vietas atrast bija ļoti vienkārši. Mēs nostaigājām ar kājām savukārt 12 kilometri sanāca viss tā trasa kopā. Ļoti interesanti un labs veids, kā pavadīt ar draugiem laiku un aktīvi vēl pēc tam. Ļoti jauki bija, man ļoti patīkās. Tas īstenībā bieži vien arī piedalāmies šādos pasākumos, kas nav nemaz arī Priekulē, ir citreiz Grobiņā, ir bijis un citās vietās. Lai gan balvas sadalītas, taču izzināt Priekuli izējot maršrutu būs iespējams arī turpmāk, tāpat kā izzināt visu plašo Dienvidkurzemes novadu. Turismu cilvēkiem ļoti patīk spēlēties. Un viena no šādām spēlēm ir apceļot vietējās vietas un doties pārgājienos. Un ļoti iecienīts ir kļuvis pārgājienu seriāls Izpēdot Dienvidkurzemi, kura laikā mēs izpēdojam kādu no vietām. Tā kā šobrīd jau ir, šajā gadā jau ir sācies viss Cīravā, un nākošu nedēļu jau turpināsim Grobiņā, saistībā ar Grobiņas svētkiem, jo Grobiņai būs skaista jubileja. Vispār pamats ir tāds stabils jau kaut kāds nepilns simtiņš, kas tā regulāri pēdo vienreiz mēnesī ar mums kaut kur dodas. Protams, ir tādi, kas regulāri kaut kur vēl papildus meklē un interesējas, kur vēl varētu patstāvīgi doties pārgājienos. Bet tā mēs vienreiz mēnesī dodamies pēdot.